Sorry, esmu jauns un stulbs, nezināju, ka tā var teikt. Tavus projektus ir nepieciešama nauda. Tiešām no lielas izmaksas. Bija 2 mēģinājumi, jā. Ar viņiem? Jā, atsūtīja notis. Vai viņi bija uzrakstīta, ka tu biji viegli ievainots? Vau, šitā arī drīkst, tā kā man neviens to neteica. Tur vispār smieklīgs stāsts, kā es savācu grupu. Stāsti, mums ir laiks. Un viņi pateica, nē. Tagad tas notika tieši tik ātri. Tā kā briesmīgi vienkārši. Puiši forši spēlē, bet baigi skaļi. Postskriptumus skatoties. Man bail 1 gads, un tu ņem mani bundziniekus, vai ne? Tā skaudība no iekšpuses vienkārši apēt. Labdien, mīļie draugi! Šodien mēs grimstam mūzikā, un mums ciemos ir Subscriptum grupas līderis Kristers. Čau. Jā, čau. Un es uzreiz gribu sākt ar tādu huka jautājumu. Tev kaut kas jau ir. Noteikti sasniegumi, noteikti rezultāti. Ja šodien vajadzētu sākt pilnībā no nulles, vai tu to darītu? Jā, es zinātu, kā to izdarīt ātrāk. Bet tā jau vienmēr visiem liekas. Bet tad, kad tu dari vēlreiz, nav jau bijusi tāda iespēja. Varbūt tas pats viens sanāk. Nevar zināt. Ok, tev jau ir kaut kāda pieredze, un tu teici, tad tagad tu izdarītu ātrāk. Ja tev būtu šodien iespēja satikt to Kristeru, kas bija sākuma posmā, cik viņam bija gadus tur citu? 4 gadi. Tad, kad es sāku mūziku, man bija 4 gadi, bet tā, kad pats savu grupu veidot, man liekas, 18 gadi. Jā, tur vēl bija tāds punkroka brīdis pirms Subscriptum. Tad es teiktu, dari visu tāpat, bija diezgan smieklīgi. Ar visām kļūdām. Un visu Bet tad nesanāktu ātrāk. Kādas ir tas atslēgas, lai būtu ātrāk? Es nezinu, laikam atslēga ir mēģināt nesasteigt, lai cik stulbi tas neskanētu. Jo visi grib visu ātrāk. Un tur arī, man liekas, varbūt citreiz ir tās kļūdas. Jā. Vienkārši ejot laikam uz priekšu, tu kaut kā apzinies stratēģiski, kā visu kaut ko var darīt. Bet, ja es būtu atpakaļ no otras puses, tas ir vairākus gadus atpakaļ, kad mūzikas industrija ir pilnīgi citādāk. Ar ko viņi atšķiras? Tur ir daudz, kas principā vairāk jau par to paskatoties vienkārši radio topos, billboardos, es vairāk varu novērot, kas ir modē, pieņemsim, vai no 80. 90. mūzikas ietekmē, jo mūzika ietekmēs 80. 90. 2000. 2010. un uz priekšu ir vienkārši miksējumi kopā viss un kaut kas sekojam līdz tendencē. Mēs neko neesam rādījuši jauno? Nē, ir kaut kas jauns. Billie Eilish, labs piemērs. Labs piemērs, starp citu. Un ar ko viņa ir jauna? Es teiktu ar attieksmi mūzikā. Visur mūzikā ir raksturs attieksmi, un tad tas kopā veido kaut kādu skanējumu. Labi, tu teici 18 gados pirmā grupā. Jā. Kurā brīdī tu saprati, ka tas vairs nav hobijs, ka tas būs tavs darbs? Man šķiet tieši pēc tās pirmās grupas, kad kaut kā mēs pārkāpām uz to, kad mēs negribam būt vidusskolas punkroks, kuriem ir forši paspēlēt ballītes, bet bija saruna ar producentu Arni Račinski, ka hei, jums vajadzētu to darīt nopietnāk, jums labi skan. Un tad bija 2 dziesmas, 21. gadsimta mode un viegli ievainots, kas nāca un viņas tā kā aizgāja salīdzinoši vairāk priekš Latvijas. Un sāka aicināt uz festivāliem visur, un man vēl nebija menedžeri, es pats biju menedžers, un tā kā es runāju ar cilvēkiem, es runāju visnotaļ visticamāk nepareizi pēc stratēģijas, kā to mācīt augstskolā, bet tas darbojās labāk ar visu stratēģiju. Jo tu vienmēr vari spēlēt uz to, ka sorry, esmu jauns un stulbs, nezināju, ka tā var teikt. Laba stratēģija, arī stratēģija. Tagad nedarbojas, jo vairs neesmu tik jauns. Tikai otrais palicis. Tu jau esi atpazīstams, bet vai tev tagad ir menedžeris? Tagad ir menedžeris, jā, ir. Sākuma posmam, vai labāk sākt ar menedžeri vai bez? Es teiktu, ka gan jau bez menedžera tu varbūt esi mazliet drosmīgāks, bet tu sāc ar menedžeri, tev vienkārši ir uzreiz tā naudiņa, kaut kāds pamatkapitāls, jo menedžeris jau iegulda, viņam ir kaut kas gatavs, viņš tev ir redz potenciāli, un tad uz priekšu tai ātrākus soļus. Tas ir jautājums, kur es plānoju uzdot vēlāk, bet ja jau tu pats minēji, tu pats uzprasies. Visticamāk, lai producētu mūziku, lai producētu tavus projektus, ir nepieciešama nauda. Jā. Kur tu to ņem?
Protams, spēlējot koncertus, mums jau ir diezgan daudz koncertu, un tad tie ieguldīja no koncertiem, sadarbojos ar sponsoriem, un ir vēl tāda lieta kā autortiesības, kur ir pasīvie ienākumi no mūzikas, kas skan radio koncerti, un tu vēl raksti vārdus, piemēram, citām grupām, kā es to daru, un tu visu laiku kaut kā kulēs. Un tas nav apstājies vairākus gadus, kas varētu nozīmēt, ka kaut kādā brīdī tu jau esi iekšā tajā industrijā, pat nezinot. Tātad sanāk, ka tu pelni naudu un pats investē sevi un savos projektos. Jā, tā arī. Tā dara arī liela daļa mūzikā. Tu paturi kaut kādu procentu, protams, arī sev, bet procentāli tu visu laiku tā kā izveido tādu kā grupas kasi. Tas, man liekas, pilnīgi normāli kā visos uzņēmumos. Jā, tikai es sadzirdēju ļoti pozitīvo lietu, ka tu atstāji kaut kādu procentu sev un nevis ej pastrādāt vēl kaut kur citur, lai šo naudiņu pielikt klāt un ieguldīt. Vai bija šāda laika periodi, kad tu pelnīji naudu kaut kur citur, lai ieguldītu mūzikā? Visu laiku tā ir plus mīnus. Es visu kaut ko daru, un tas ir tāds jau pierasta lieta. Pieņemsim, tagad tieši mēs veidojam albumu, un albums ir tiešām lielas izmaksas. Un tad tu visu laiku skaties uz nākotni ar tādu, vai man šito pirkt, vai man to darīt, vai pagaidīt, vai vēl kādu projektu paņemt, un tā tas viss tā kā uz priekšu iet. Jo albums ir, protams, svarīga lieta, jo mums ir sava fanu bāze, viens ir izdot singlus, radio, draudzīgas dziesmas, bet albums ir tāda vairāk iekšējā tava emocionālā pasaulē, ko tu vari izpaust mākslinieciskāk. Par iekšējo pasauli. Par ko ir tavas dziesmas? Ne par mani. Būšu godīgs, neviens dziesmu nerakstīt. Zini, es tā papētīju, jo man pašai bija interesanti, jo mana sirdi vairāk laikam ir, ja vispār par tavām dziesmām var teikt, liriskas. Jo man šķiet, viņas visas ir piepildītas ar enerģiju. Bet man vairāk uzrunā tas par mīlestību, ka mīlas stāsta un viegli ievainots. Bet tev ir vairākas dziesmas par emocijām un, piemēram, tas ievainots. Man šķiet, skan daudz, kuri varbūt ne šāda vārda, bet savādāk. Tev ir arī kaut kādas dziesmas par pasauli, tev ir dziesmas par sāpi, vismaz man tā šķiet, bet pašam, 90%. pašam tev šķiet, par ko ir tavas dziesmas? Ļoti atšķiras no dziesmas un no konteksta, jo tas, kā es veidoju dziesmas, es kaut kā vienkārši pavēroju tos notikumus, kas notiek apkārt mums visiem ikdienā. Tad tu pieraksti kādu labu frāzi, varbūt, ko tu pateicis kāds draugs pie alus glāzes, un tu viņu noglabā un apraksti. Es ļoti daudz rakstu dzejoļus, lasu dzeju, un tā tas viss tā rodas vienkārši tādā virpulī tinas. Un tad tu redzi to storyline un tu uzraksti dziesmu, bet no teksta viedokļa es neesmu mākslinieks, kas raksta tā kā storytelling dziesmas, kas būtu tā kā no A līdz Z. Man vairāk ir tādi, kā varētu saukt par virsrakstiem. Virsraksti topiki, un tas ir tā, kā es veidoju to liriku. Tu nesen spēlēji vai precīzāk dziedāji ar orķestri. Jā. Kā tas ir? Briesmīgi bailīgi, jo tev ir milzīgi daudz cilvēku apkārt, un viss ir džezisti. Mēs esam tagad tava mēģinājuma telpā, bet vai tev tur bija mēģinājumi? Bija 2 mēģinājumi, jā. Ar viņiem? Jā, atsūtīja notis no sākuma, un tad tu skaties aptuveni, kā tās notis skan galvā, aiziet cauri, un tad ar viņiem kopā mēģini. Viņi mēģināja bez tevis pirms tevis? Jā, principā aranžēja manu dziesmu. Kāda sajūta, ka orķestris spēlē tavu dziesmu? Episki. Kaut kādi 16 cilvēki, un tā skaņa ir tāda. Un tu zini, ka viņi ir džezisti, un viņi nekļūdīsies. Tas, kas varētu kļūdīties, esi tu uzskatījis, principā. Labi. Tava ģitāra. Jā, šī tu ļaus ir mana... citiem paturēt rokas? Vai tas jā, ir droši var viņai neizskarams. Aizmugurē ir pirmais Summersons, kad es biju un visādas atstātas atmiņas no kluba Nemiera, kad pirmo reizi un viss kaut kas tāds. Jā, tad joprojām pirmā. Un tu ar viņu joprojām uzstājies. Jā, tagad es spēlēju varbūt kādas 3 dziesmas ar ģitāru, jo es vairāk esmu ar vokālu, vairāk skraidu pa skatuvi. Viņa skan savādāk nekā parastā? Jā, viņai sanāk ir pirmais, kad to var spēlēt vienkārši kā akustisko skaņu. Bet tā kā subscriptum spēlē, tad viss apmēram skan tā.
lai dabūtu to distortion skaņu, jā, un tad principā ar pedāļiem to maina, bet, solo ģitārists, ja būtu, tur ir pedāļi. Tas nav solo, tas ir solo. Solo, jā. Un viņas arī skan savādāk? Tur ir kosmiski, tur pat ar sintezatoru tādas skaņas dabūt ārā. Kuras nav? Jā. Ļausi? Droši, jā. Man parādīsi? Ļoti vienkārši. Kādas podziņas jāspēj? Ok. Un šī tad roka iet cauri. Jā, labi. Šis nekritīs nost, viņam ir tie saucamie strepuli. Un tad var pamēģināt uzgriezt šitan skaņu. Man vajag. Es tā nemāku kārtu. Sen esmu turējusi rokas. Es vairs neatceros. 10 gadi. Soli ir trāpīts. Un tad spēlējot, tu uzspied pedāli, kurā brīdī tev vajag. Un tad pienāk klāt vairāk rock'n'rolls. Nē, es rock'n'rollu nemāku, es tikai visādas tur liriskas kādreiz spēlēju. Starp citu, tu esi Ekonomikas un kultūras augstskolas absolvents. Jā. Un tādēļ tevi uzaicināja uzrakstīt Ekonomikas un kultūras augstskolas oficiālo dziesmu. Tu esi tās autors. Vai bija spiediens atšķirīgs nekā, kad tu rakstīji vienkārši saviem koncertiem un pēkšņi raksti augstskolas oficiālo himnu? Bija pilnīgi savādāk, jo parasti, kā jūs teicat, tu raksti par kaut kādām emocijām dziesmas, bet īsti augstskolā nevar rakstīt dziesmu par beigtu mīlestību vai jaunu. Kāpēc gan ne? Un tad es skatījos piemērus, un es sapratu, ka ļoti daudzām skolām vispār ir par to, kā šalts koki. Un es nezinu, kāpēc, bet es negribēju rakstīt par to, kā šalts koki. Jā. Un tad es palielam lasīju Ekas mājaslapas, uzspiežot info, kas mēs esam, un no tiem atslēgas vārdiem veidoju tekstu. Tad es iesūtīju, tur bija, vispār, tur jau bija atlase, tur bija vairāki dzejnieki vai kas, un tad viņi skatījās. Neņemot vērā vārdu uzvārdu, un es jau biju pilnīgi gatavs, ka es nekur netikšu ar to tekstu, bet hei. Es balsoju par tavu dziesmu. Citu, es nezinu, kā tur bija, vai mēs zinājām, jo es balsoju līdzvērtīgi kā pārējie. Bija, jā, visādi. Un tad, jā, melodija jau man iepriekš bija izdomāta uz akustiskās ģitāras. Un tad mēs gājām pie Ginta Stankeviča, un es izmantoju savus kontaktus, savus vecos draugus, kas ir operdziedātājs. Viņš uzrakstīja nošu partiju korim kopā. Un tad mēs ar kori to visu sadziedājām, taisījām. Ekas koris. Jā, Fortius, tas ir mūsu koris, lielais koris, bet vispār man ļoti patīk, kā viņi skan. Ļoti. Studijā pilnīgi savādāk. Koristiem ļoti neierasti vispār, kad jādzied arī pa vienam. Jā, bet es dzirdēju akustisko versiju un atceros, kā studenti tur sevis minējas. Kas man interesē? Piemēram, dziesma Viegli ievainots. Vai viņa bija uzrakstīta, kad tu biji viegli ievainots? Tur ir interesants stāsts par to dziesmu. Es viņu sāku rakstīt brīdī, kad es tiešām biju iemīlējies, tā kā tas bija agrā vecumā. Es viņu pabeidzu, tad, kad pēc tā breakapa, kad bija viss tas beidzies, man bija tāds forša dziesma varētu uzrakstīt otro pantu, par ko kā ir pēc tam. Tāpēc, ja klausās to dziesmu, pirmais pants ir kā ir pirms tam, otrais pēc tam, un tad kaut kā salikās tā visa dziesma. Bet tad vairāk iedvesma nāk tad, kad sāp, vai kad tu esi laba gara stāvoklī? Labā gara stāvoklī. Nekas nenāk, bet par laimi mēs dzīvojam Latvijā. Mums ir 4 skaisti gadalēji. Mums ir tāds garais rudens, kas ilgst gadu, un tad to var izpausties. Es dzīvotu Spānijā, viņam būtu uzrakstījis kādas 4 dziesmas par šo laiku. Tad tomēr melanholija ir vajadzīga? Vai tomēr Spānija un saule? Spānija un saule varētu traucēt tieši mūsu mūzikas stilam, kas ir vairāk tāds ar kaut kādu vēstījumu un kaut kādu dziļdomību. Un jā, es patiesībā nezinu, esmu mēģinājis tā kā rakstīt tādu dziesmu kā Čau, es rīktīgi forši. Es nezinu, kāds arī to klausītos, jo no kā rodas māksla rodas no kaut kādas emocijas, kas rezonē ar kādu. No Latvijā bez Spānijas saules vai rezonēt ar mani kāds cits. Vai tu esi domājis par dziesmu rakstīšanu citā valodā? Es esmu domājis, jā, bet es angliski īsti neesmu tik spēcīgs. Viena dziesma man ir angliski Sweet Screens, bet tur es piesaistīju cilvēku, kurš vienkārši pats to visu saliek. Jo, angļu valoda ir tāda... Es mācētu uzrakstīt tādu basic, generic popu, bet es pats klausos tādus māksliniekus kā Arctic Monkeys, The Black Keys,
kam tie vārdi vienkārši tā noklausās un tā, wow, es negribu mēģināt rakstīt pagaidām angliski, kamēr es nemāku tā filozofēt tik dziļi tajos tekstos. Bet caur to arī varētu iemācīties valodu. Varbūt, jā. Es jau patiesībā no kaut kāda 15 gadu vecuma sāku klausīties Nirvanu. Tikai daļa tā, ka viņam tie visi teksti, visi priekš tā vecuma bija tāda ļoti rebeli. Kad tā kā tev liekas tā, tu Latvijā klausies Apveceļu un Ilmāru Dzenu un tev, wow, šitā arī drīkst, tā kā man neviens to neteica. Tā drīkstēja. Tā drīkstēja. Un tu uzdrīkstējies. Tā kā, jā, tur ir tāds izaicinājumi. Nu labi. Vienkārši pasaulē ir liela. Bišķiņ lielāka nekā Latvijā. Un, ja mēs runājam par Latvijas tirgu un mūziku, vai vispār ar mūziku Latvija var nopelnīt, lai izdzīvotu? Lai izdzīvotu var. Jā, lai dzīvotu? Lai dzīvotu, protams, ka var, jo patiesībā, ja paskatās apkārt, ir mūziķi, kam pieņemsim, ja nav pamatdarba vai vēl citu projektu, viņiem vienkārši ir vai 2 grupas kaut kādas lielas, vai tas pats hip-hops, pieņemsim, labi pelna, tā kā Gustavā, Ozols, tur jau viss ir ļoti labi. Jā, tu pieminēji Ozolu. Kopīga dziesma. Kurš kuru uzrunāja? Protams, es uzrunāju Ozolu, jo viņš visticamāk nezināja, kas es esmu. Kāpēc viņš piekrita? Patiesībā tur bija tas projekts Sabūris, kad mēs Akropola Alfa veidojām mūziku visiem pieejami, visiem. Tā kā mēs bijām stikla būrītī, cilvēki un viss tā kā tas projekts lielais. Un es vienkārši gāju pie Ozola, jo zināju, ka viņš Hūtšupā strādā un zināju, ka ir iespēja, ka viņš kādreiz tur būs. Un viņš bija un tas iepazīstināja, ka esmu Kristers, es iespējams spēlēju ģitāru un dziedu un ka mums ir tāds un tāds projekts. Teica, ka apdomāju un Ozols no savas puses arī riskēja. Viņš atnāca un viņš arī teica, mēs varam veidot dziesmu, bet ja ir sūds, tā kā es viņu netaisu relīsu, tā kā viņam svarīga sava reputācija. Jā. Un dziesma sanāca forša un mēs izlaidām beigās uztaisījām videoklipu un tikām nominēti kā labākais videoklips Latvijā, bet tiemžēl nomināciju uzvarēja cita grupa. Un smieklīgi tajā gadā Ozols bija arī ar savu dziesmu vēl nominēts arī tā kā par videoklipu. Konkurēt pats ar sevi. Procentāli lielāka iespēja, ka viņš dabūs. Bet beigās cits, jā. Žēl gan, bet varbūt vēl viss ir priekšā. Jā, tur jau nekad nevar zināt. Un patiesībā jau tās balvas ir tāda forša lieta, bet tā lielākā balva ir vienkārši parasti fani, kas nāk uz mūsu koncertu, dzied līdzi, jo patiesībā lielākā daļa žūrijas locekļi, kas par mani balso par vai pret, viņi nekad nav manā koncertā. Viņi nepatērē manu mūziku pat iespējams. Jā. Es esmu tiešām iedvesmota ar tavu pieeju. Bet paklau, cilvēki. Ozols cilvēks. Tava grupa arī ir cilvēki. Kā tu esi savācis grupu? Tur ir spēr smieklīgs stāsts, kā es savācu grupu. Stāsti, mums ir laiks. Es beidzu mūzikas skolu kā violnieks. Man piedāvāja iet uz mediņiem, jo es diezgan labi spēlēju violi. Un tajā tas bija tas laiks, kad es jau biju atklausījies Green Day, My Chemical Romance, Nirvana, un es domāju, es tā kā gribētu darboties ar mūziku, bet es negribu coverot mūziku, jo klasiskā mūzika ir mūzika pirms 200, 300, 400 gadiem, ko es spēlēju, ko kāds sarakstīs. Bet man visu laiku bija galvā, ka es gribētu kaut ko savu. Un tad Madonā bija izveidojusies tāda kaut kāda grupa, kuru tikko veidoja, un es domāju, riktīgi krūti, ka es viņiem varētu būt ģitārists. Es aizgāju pie viņiem, es teicu, vai jums nevajag ģitāristu? Un viņi pateica, nē. Tagad tas notika tieši tik ātri. Un tad es sadusmojos, un es domāju, pats vienkārši izveidošu pats savu grupu. Un tad es uzrunāju basģitāristu Maiklu, kurš orķestrī spēlēja basu. Es teicu, vai tu gribētu veidot grupu, viņš tā vienkārši, vai mēģinam, bet mēs vispār mums nav zināšana, kā to darīt. Un tad viņš saka, ka viņam tajā laikā bija draudzene, viņš saka, ka draudzene varētu ģitāru spēlēt, un es saku, wow, bet vajag dabūt bundzinieku. Kā izrādās, 8 gadus man kaimiņos dzīvo džeks, kas spēlē bungas. Un tad mēs visi sanākam kopā, mēģinājām telpā tādā maziņā, un mēs visi ārkārt skatāmies viens uz otru, un es tāds,
Jūs zināt, to kādu jau dziesmu uzmini, viss tā, pamēģināt, rītīgi sūdīgi. Tikai briesmīgi vienkārši. Un tā mēs tikāmies, mēģinājām, mācījāmies kopā instrumentus. Vairākus gadus tas bija tas punkrock laiks, un mums vēl bija pirmais koncerts pansionātā, kur teica, tā jau puiši forši spēlē, bet baigi skaļi. Un tad mēs nospēlējām, un prasa, kā sauc jūsu grupu, un mums tāds, mums nav nosaukuma. Mēs bijām aizmirstuši par to momentu, un mēs nosaucām grupu Melns uz baltu, kas bija tāda punkrocka grupa, pirmā, principā, tā kā Double Face ielas latvisks punkrocks, ļoti ātra mūzika tāda. Un tad kaut kā izveidojām kaut kādas pirmās dziesmas kopā ar draugiem, kas māca filmēt. Kaut kur mēs dabūjām ierakstu, un viss tā ļoti, ļoti pa draugiem. Vispār bez idejas nopelnīt. Un tad jau kaut kad, kad tev ir 18 gadi, tu esi jau izbraukājis pusi vecrīgas klubu. Tas bija laiks, kad jaunieši vēl uz klubiem nāca. Tagad, man liekas, klubi vairs nav trendā, kas varbūt pat ir labi. Un tas bija arī foršs moments, jo tev beidzas skola. Tu aizbrauc uz koncertu, un mēs visi izskatījāmies daudz jaunāki nekā mēs bijām. Un tad bija daudz klubi, kur tu nelaiž iekšā, vai arī tu spēlē. Un viņš rakstā, tiem džekam ir 14 gadi, viņš jau spēlē ģitāru. Un tā saka, man ir 18 gadi. Mums bondziniekam gan bija 14, kad viņš sāka ar mums. Bet, visu varēja sarunāt, visu varēja tikt. Subscriptum. Kāds iedvesmoja šo nosaukumu? To izdomāja patiesībā basģitārists. Mēs braucām, nezinu, tagad laikam savādāk sauc Rīgā, bija tāda vieta Terasa Egla, tieši vecrīgas sirdī. Un mēs bijām runājuši ar producentu par to, ka mēs varētu sākt Subscriptum, kas raksta mūziku latviski, bet ar ideju, ka varbūt mēs kādreiz arī varētu būt grupa, kas dzied, nezinu, angļu, franču vai kādā citā valodā. Jo tu jau nezini, kādas iespējas tev dzīve var pasviest. Mēs gal galā sadarbojamies ar ļoti daudz māksliniekiem, satiekam ikdienā. Un te radās Subscriptum, jo tā ir latīņu valoda, kas ir visiem zinām. Man mamma ir farmaceits, tam nav nekāds sakars, bet viņa varētu saprast uzreiz. Un mēs visi zinām, ko tu raksti pie vēstulēm postscriptum. Un tad mēs pačakojām postscriptum, protams, kaut kādas 3 grupas Spotifyā. Un mēs domājam, ka gribētu saglabāt to skriptumu, bet kaut kā pamētāt savādāk. Un mēs runājam, ka mums tomēr mūzikā, kas Subscriptum atdala no iepriekšējā punkrocka, bija svarīgs vēstījums. Un Subscriptum, iztulkojot, nozīmē zemteksti. Un tā kā visu dzīves ar tiem tekstiem spēlējos un lieku iekšā kaut kādu dziļāku domu, tad likās, ka šis varētu būt labs nosaukums. Ierakstījām internetā. Diemžēl tad ChatGPT nebija, bija tikai Google. Un tādas nosaukums neeksistēja. Tad mēs sapratām, ka tas varētu būt mūsu nosaukums. Vai tev joprojām patika? Jā, foršs nosaukums. Vienīgi, protams, joprojām ir cilvēki, kas jauc un saka, postscriptumus skatoties. Bet varbūt arī labi. Var iziet un pievērst uzmanību, lai iegaume. Jā, tā kā nosaukums ir foršs, pagaidām viņš ļoti labi arī saskan ar to, ko mēs rādam, daram. Un galu galā tas ir nosaukums kaut kā sanācis, kad viņš skanēs gan labi, kad tev būs 20, 30, 40, 50 gadi. Viņš tāds universāls. Tu minēji, toreiz nebija ChatGPT. Jā. Šoreiz GPT ir. Vai tu strādā ar ChatGPT vai jebkādu citu mākslīgo intelektu? Tieši mūzikā vai vispār ikdienā? Sāksim ar ikdienu. Ikdienā man daudzreiz slinkums atrast emoji, es uzrakstu, var atsūtīt emoji ar ankuru, es nokopēju. Tādas ļoti stulbas, nevajadzīgas lietas jau daru. Bet kaut kādas gudras lietas? Tas, ko es daru ar ChatGPT, es arī sociālos tīklus vadu grupai. Jā. Un analītiku ir noteikti uztaisīt vieglāk, ka tu vienkārši samet tos analītiskos datus, un tad tu pa vienam skaties, ko varētu uzlabot, vai ne, viņš ļoti ātri izrēķina. Bet, ja es pats rēķinātu un pierakstītu klodēm, tas varētu prasīt gan ilgāku laiku. Labi. Ejam slīdainajā zonā. Vai tu izmanto ChatGPT mūzikai? Mākslīgo intelektu, precīzāk tā. Es neizmantoju, nezinu, ka ir Suno, kur tu vari veidot dziesmas, bet teikt jau arī ir ļoti vienkārši noteikti, ka tas izmantojas mākslīgo intelektu. Ir tāda vieta Submit Hub, tu iemet linku dziesmas. Jā. Un viņš procentāli atpazīst, tev ir vismaz kaut kā 30%, tu netiec nevienā radiostacijā un tev izkiko ārā.
Un man tā viena dziesma varētu nospēlēt uz visu manu karjeru. Es vispār esmu mākslīgā intelekta fane. Un es to ļoti aktīvi izmantoju savā darbā. Protams, man ir tekstuālais darbs. Un es rakstu ļoti daudz visādus dokumentus, es arī analizēju stratēģijas plāni un tā tālāk. Bet tās, kad es strādāju ar studentiem, es viņam rādu. It īpaši, kad es strādāju ar tādu bišķiņu vecāku paudzi, kuriem ļoti bail. Un bail no tā, ka tagad kāds domās mana vietā, nedod Dievs. Un tad es viņam rādu divus piemērus. Piemēram, tu uzdod studentiem uzrakstīt eseju, un viņi pasaka, uzraksti man eseju un iesniedz šo eseju. Protams, tas ir galīgi garam un nekur nedara. Otrais variants, kad tu dari pa solīšiem. Piemēram, ja tev ir kaut kāda tēma, kādi slavenākie zinātnieki par šo tēmu kaut ko ir rakstījuši, ja? Kā viņi ir definējuši to un to. Tagad salīdzini viņu definīcijas, kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgs. Un tagad jautājums, kas domāja otrā gadījumā? Un otrā gadījumā domāja viņi paši. Vienkārši Google vietā visu informāciju savāca un apstrādāja mākslīgais intelekts. Mēs vienkārši pātrinām šo procesu. Tāpēc, tad, kad es jautāju, vai tu izmanto mākslīgo intelektu, es tagad negribu runāt par to, ka tu vienkārši iemet sunu un viņš tev visu sarakstā. Bet vai tu izmanto to kā atbalstu, piemēram, dzējoļus rakstot, kaut kādai iedvesmai, frāzes, ka tu teici virsrakstus radīt? Es esmu mēģinājis mest tekstiem, bet es uzskatu, ka priekš latviešu tekstiem ļoti vāji. Man nekad nav bijis kaut kas tāds, kas palīdz. Man vairāk palīdz, ja tu iegooglē atskaņa savā, tu netiec galā ar vienu vārdu atskaņu, tu iemet atskaņas, viņš tev met pilnīgi visas, gan antonīmus, gan sinonīmus, kas tev vairāk var veicināt domāšanu. Jo tu vari ielikt māja kāja atskaņa, bet tu vari tai māja pretīm kaut ko, kas vispār ir savādāk, un tas teksts uzreiz paliek krūts. Jā. Bet tā kā mākslīgais intelekts īsti nav vēl viņš tā attīstījies, manuprāt, varbūt par laimi. Jo, kā es iepriekš teicu, varbūt tas, ko es teiktu iepriekšējiem Kristīniem, ka nevajag steigties, bet mākslīgais intelekts māca visu izdarīt ātrāk un vieglāk. Bet ne visam jānāk viegli. Ne visam jānāk ātri. Jā. Dažreiz arī tā ātrā domāšana var traucēt, dažreiz vajag piebramzēt. Bet zini, kas par mākslīgo intelektu man interesē? Es biju satikusi vienu uzņēmēju, un mēs aizrunājāmies, un viņš ieminēja, ka 14 gados datora bija mēģinājis veidot kaut kādu mūziku. Es teicu, forši, vai tu varētu atsūtīt man gabalu un vienkārši paklausīties. Man, protams, fascinē tā uzņēmēja pieeja, jo pēc 2 nedēļām viņš man ir atsūtījis veselu albumu, kas ir jau publicēts Spotify, YouTube, visur kur. Jo, zini, kā jau uzņēmējs, uzņēmīga pieeja. Un tad es pajautāju, vai tas ir tas pats, ko tu tiešām rādi. Un viņš teica, ne, protams, es bišķiņ apstrādāju to, un viņš teica, ka viņš izmantoja mākslīgo intelektu. Es nezinu kā, nejautā man, bet tā joprojām ir tā viņa veca mūzika, kuru viņš modernizēja skaņas ziņā ar mākslīga intelekta palīdzību. Mākslīgais intelekts jau iepriekš, pirms viņš tagad bija tā kā ChatGPT un viss, ir tā saucamā dziesmas masterēšana, kas vienkārši nobalansē pareizi basus un visas augstos zemos toņus, lai ieslēdzot maģi tev neizsit augšas vai mašīnā tu neizver ausis. Jā. Un to arī tā kā procentāli arī kaut kādus 10-20% dara tā kā mākslīgā intelekta tādu programmu. Jā. Un, protams, ne visā mūzikā tas strādā. Klasiskajā mūzikā tas noteikti ir cilvēks, kuram ir skaņa aparatūra, kurš tur rīktīgi klausās, tos 16 instrumentus un mēģina miksēt. Bet tādā veidā viņš ir kā instruments jau kādu laiku. Viņš jau tāds dzīvo. Kas man vēl interesē. Es tagad tiešām nejauši Spotify noķeru pāris dziesmas, un kad es sāku meklēt, kurš tad ir tas dziedātājs, es sapratu, ka tas ir mākslīgais intelekts. Tātad 100% tā nav dzīva balss. Un man jau iemeta vairākas tādas dziesmas, un es pat nezinu, kā uz to rēģēt pašai, jo man patīk. Un tas ir manā playlistā. Kā tu skaties uz to nākotni, vai mākslīgais intelekts varētu un nevarētu izkonkurēt dzīvu balsi un dzīvus cilvēkus? Vai tev nav bail no viņa? Ir tā, ka es piedalījos arī projektā, kurus iedziedāju vokāli, lai izmantot mākslīgajā intelektā, kad tu taipo pieņemsim kaut ko. Jā. Un tev skan vokāls, un tur programmā iespējams mans vokāls parādās. Jā. Bet tas, ko es biju dzirdējis, kas man liekas varētu būt reāla nākotne, kā jau vairākus mēnešus tādas lielas kompānijas kā Sony un visas tās lielās mūziķis sašomājās, ka vai viņiem vajadzēs mūziķis, jo, protams, ātrāk ir uzklikšķināt un uztaisīt albumu 3 minūšu laikā. Jā. Bet, hei,
mākslīgais intelekts nevar izpārdot stadionu. Pelna jau naudu ar koncertiem dzīvē, ja nevis ar kaut ko nedzīvu. Un tad es esmu dzirdējis, ka būs vienkārši sadalīts ir tā kā mums Spotify, tu klausies savu mūziku, un tad ir cilvēks, kuram patīk mākslīgais intelekts, tu uzspied mūziku, kas pieņemsim skan pēc subscriptumu, bet tev arī patīk Red Hot Chili Peppers, un viņš tajā īstajā laikā, kamēr tu brauc, viņš ģenerē tev dziesmu, un tu klausies pavisam tikko ģenerētu dziesmu, un tad viņa pazūd, līdz ar to viņa neieiet autortiesībās. Un neviens nav apvainojies. Tāda varētu būt nākotne. Tu tikko atklāji man jauno nākotni. Šādu es neesmu domājis un redzējis. Tas arī varētu tā būt. Jā, es biju dzirdējis kādu šādu teoriju, jo jau arī tagad Spotify saka, ka viņš nodala mākslīgā intelekta playlistes no dzīvu cilvēku. Nav tā, ka Billboards pasaka, kad ir tur, nezinu, 50 cent dziesma un apakšā mākslīgais intelekts, un tagad viņi tā kā aizbrauks uz Grammy un tad iekasies uz skatuves tā kā IT speciālists, kurš uzrakstīs sad vocals. Nu, tā arī ir. Vienīgais, ar ko es sevi mierinu, ka aiz tā mākslīgā intelekta joprojām stāv cilvēks. Viens pats, kurš pats nedzied, bet tomēr tas ir autora Gan jau var arī darbs. uzģenerēt tā, ka mākslīgais intelekts raksta mākslīgiem intelektam, es domāju. Jo galā Spotify algoritms arī ir mākslīgais intelekts, kas ieceļ mākslīgo intelektu topā. Tādā veidā domājot, tik sarežģīti. Bet tas jau tādā matriksā tad aiziet. Tu nebaidies, ka viņš tev izkonkurēs. Tu par sevi esi drošs. Es esmu diezgan drošs, jo es nezinu, kā jums, bet man vismaz ir tā, kad ieraugot afišas, kas ir jau tagad, kad visi ģenerē mākslīgajā intelektā, man ir tāds tā kā vēmiens rauj. Un vai tiešām cilvēkiem neapniks? Protams, viņiem apniks, tā kā jau sāk apnikt tas, ka tu pilnīgi redzi, ka dizaineris ir uztaisījis tā kā afišu vienkārši ierakstot, jo tās visas krāsas, visas formas nodot. Un tas pats gan jau ar mūziku. Vai tu dzirdot vari atpazīt, ka tas ir mākslīgais intelekts? Jā, diezgan ātri pēc vokālajām tehnikām, jo tas, kā piedāvā mākslīgais intelekts, cilvēka balss nevar tā bez tā saucamā. Jā, tas ir tas pats, ka man studenti jautā, kā jūs zināt, ka es to darbu rādu ar mākslīgo intelektu? Es saku, vienkārši pieredze. Nemāk pieturzības. Jā, vienkārši pieredze. Jo, kad tu uzrakstīsi pāris darbus tā un pāris šādi, tu varēsi atpazīt. Es domāju, ka tāpat arī tu dzirdi. Šitais laikam tepat, jā? Tas ir viņu ar kāju tā uzspiežot. Labi, to es nedarīšu. Šitais? Arī? Tas arī ritma instruments, jā. Tā? Bet pa bungām jāsit rītīgi stiprāk. Bet pagāj. Man bail. Tas ir instruments, kad var nebaidīties. Un pats svarīgākais kāja tā te. To gan es nemāku, Klau. Vienkārši, jā, tieši. Un vēl kāja. Rakstpētā varētu būt grūti. Tu zini, izskatās tas forši, kad no malas, bet kad tu pats saki, tu saproti, ka nemaz nav tik vienkārši. Es Kopenhāgenā biju Ginesa rekorda muzeja, un tur viņam stāv tas rekords, cik viņš tur viena minūte ir izsitis. Un tu vari pamēģināt. Es sapratu, ka tas, ko viņš ir izdarījis, ir vienkārši kosmos. Vienkārši kosmos, jo... Ko tu runāt par pietuvināties? Es tikai sāku, minūte beidzās. Tā viņam, es nezinu vispār, kādam jābūt, un es esmu nogurusi 60 sekundes. Jābūt ļoti labai koordinācijai. Pieņemsim, cik skatījos intervijas, kā jau mūziķis vienmēr skatās intervijas ar citiem mūziķiem. Jā. Man ļoti patīk grupa Arctic Monkeys, un es esmu klausies tos pirmos albumus, kur bundznieks rītīgi ātri spēlē bungas. Un izrādās, lai viņš to darītu, viņš vienkārši trenējas boksā. Koordināciju. Un tad pie bungām to izmet. Visādas metodas. Man ir ļoti labs sižets ar bokseri. Var paskatīties. Var nolikt viņu pie bungām. Un sasaistīt. Tas būtu interesanti. Vispār jāizlaiž kādreiz tāds raidījums ar visiem viesiem kopā, apmainoties un mācot viens otru. Labi, parādi man, kas jādara. Principā šis ir galvenais, ar ko mēs sitam. Pieņemsim. Bet kā turēt pagaidu? Ritmu. Jā. Iet uz laiku, pieņemsim bams, bams. Bams, bams, bams. Bams, bams. Vai slavenā Queen's dziesma bams, bams, bams. Tā kā 1, 2, bum. Will, rock you! Ko tu domā? Vienkāršāk pieņemsim, nav obligāti pa turieni jāsit. Var pieņemsim bams, bams, bams arī tā. Jā. Tā man patīk vairāk. Tad
Redziet, tev nejūk, jo ritms dziedot daudziem jūk, pieņemsim, man tad jau iespējams potenciāls būtu labai koordinācija. Skaidrs. 1 gads, un tu ņem mani bundziniekus, ne? Jā. Tu esi sakuma posmā. Vai blakus bija cilvēki, kuri mēģināja tevi apstādināt un atrunāt un neticēja? Jā, kaut kādi bija gan draugi, gan nedraugi, kas teica, kāda jēga tam tērēt laiku, jo to mūziku klausīsies tikai mamma, pieņemsim, vai nezinu, tur brālis. Bet, Kāpēc tevi tas neapstādināja? Nezinu, man liekas, mamma ir brāli laba gaume. Es turpināju tālāk radīt mūziku, man bija vairāk. Man vienmēr bija svarīgi nevis pierādīt, ka tu vari, bet darīt to, ka zini, ka kādam beigās tas varētu arī interesēt. Latvija ir maziņa, droši vien pēc neminēšu vārdu, bet es biju runājusi ar vienu mākslinieku, teiksim tā, kas man teica, tu zini, es sapratu, ka es esmu ļoti skaudīgs. Un kad es tagad skatos uz cilvēkiem, ar kuriem mēs startējam aptuveni viena pozīcija, viena laika, un viņi šobrīd ir sasnieguši daudz vairāk nekā es, es reāli esmu nikts, jo man tā skaudība no iekšpuses vienkārši apēt. Vai tu esi skaudīgs? Es vairāk vismaz mēģinu priecāties par draugiem, jo mēs jau visi mūziķi esam beigās ļoti draudzīgi, ja mēs satiekamies festivālos visur. Jā. Un man pat ir bijis, kad nesen iznāca zinām draugam Gunāram grupai Idila albums, un man tik ļoti patika, es vienkārši visur sapostoju nošēru un rakstīju, klausieties šito. Jā. Un klausīts albums grupa arī jaunāka par mūsu visu iet, pieņemsim uz priekšu tikpat labi un vēl labāk. Jā. Un es domāju, ir diezgan grūti, ne tikai mūzikā, bet vispār grūti sevi ar kādu salīdzināt. Es pieņemsim sevi tagad salīdzināt ar Placebo, jā, es būtu tā kā tas draugs, kurš saka, vai tu mūziku raksti tikai sev, jo, pieņemsim, tie klausījumi un viss tā kā atšķiras riktīgi daudz. Tāpēc, es teiktu, nevajag sevi šaustīt, vajag darīt savu lietu, tad arī kaut kas arī nāk atpakaļ kā vajag. Labi. Īsie jautājumi. Pirmais, es gribu, lai tu saprastu, kas mani iedvesmoja veidot jautājumus. Un otrais... Nē, es pati rakstīju. Ja tev būtu iespēja mainīt tikai vienu lietu savā dzīvē, ko tu izvēlētos? Honorāru. Super, man patīk tava atbildi. Īsi, kodolīgi, atklāti, godīgi. Labi. Kas tava dzīve ir tas, kas nekad nepāries? Gan jau mērķtiecība varētu būt tā lieta. Tevi noteikti ir. Es domāju, tas arī palīdzēja tev sasniegt to, ko tu esi sasniedzis. Par ko cilvēki tavuprāt mūsdienas pārāk bieži saka, tas jau ir pa daudz? Rudens. Forši. Vai tev, tavuprāt, pasaulē kādreiz būs miers? Es strādāju kā sociālo cilvēku kara muzejā un esmu iedziļinājies vēsturē pēdējos gadus. Varu pateikt, noteikti nē, tāds brīdis nepienāks. Kāda ir tava spilgtākā vasaras atmiņa? Pagājušā vasara bija tas, kad bija pirmā vasara, kad es tik vēlu nopeldējos, bet es atklāju sezonu jūrā. Tas laikam bija kaut kāds augusts, jo, ja atcerieties, bija tāds lietains, tāds augsts. Un es teiktu, mana vasaras atklāšana vienmēr tā pirmā pelda jūrā, lai vienalga tas ir jūnijas, jūlijas, augusts vai septembris, bet tā sajūta ir ļoti forša. Ok. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Mana mīļākā krāsa ir rozā. Es ikdienā viņu baigi daudz nenēsāju, bet man vienkārši patīk tas spilgtums tajā krāsā. Kas man iedvesmoja veidot jautājumus? Manas dziesmas. es tikai beigās. Bingo! Jā, visi jautājumi ir veidoti balstoties uz tavām dziesmām un uz to, par ko tu dziedi. Esiet jauki un lūdzu uzspiediet like un subscribe un sūtiet vecākiem un draugiem. Atbalstiet Kristaru, uzrakstiet, kur ir jūsu mīļākā dziesma. Un krāsa. Un krāsa, jā, un kāda ir jūsu mīļākā krāsa? Es netrāpīju, ko es tev varu pateikt. Nav roza, ka tu vari redzēt.
Bet man vienmēr viesiem ir tāda maza dāvaniņa, un šo es tev gribētu uzdāvināt, ka tādu mazu talismānu varētu būt kaut kādu stila elementu, kas varētu tev iedvesmot kādreiz, vai no klipam, vai no koncertām, izveidot tēlu, kuram tas varētu piestāvēt. Paldies tev, ka šodien bija kopā ar maniem. Paldies jums, sekojiet līdzi, noteikti lieciet sirsniņu un sekojiet arī kanālam kopumā. Atā, atklāti ar Annu!